Lai Dievs svētī jūs visus, un kas grib lūgties pa Latviju, palūksimies pa Latvijas stāvokli, jo es redzu, tagad jau tā ažiotāža pieaug par Latviju, tāpēc, kad daudzi, kas internetā uzstājās, visu situāciju paskaidro, un to jau es teicu 10 gadus atpakaļ, ka man bija tādi sapņi, kad iespējams, kad Latvijā būs karš un būs liela asins izliešana, un lai tas tā nebūtu, Dievs jau brīdina caur sapņiem, Dievs arī brīdina caur praviešiem, un visādi brīdina, un ne jau tikai mani vienu, bet man ir bijis video ieraksts daudz gadus atpakaļ, ko man Dievs rādīja, es arī zinu, ko citiem Dievs ir teicis. Tāpēc lūksim Dievu par to, lai tas tā nenotiktos, jo Dievs jau to visu rāda, lai mēs varētu lūgt par to un izārdīt sātana plānus. Nu, es lūkšu ar saviem vārdiem, kā man dos Dievs gudrību pašā brīdī. Jūs lūdziet arī ar saviem vārdiem, bet galvenais, lai mēs to pateiktu, lai mēs būtu gatavi piedalīties šī lūkšanā. Un lai mēs no sirds ticētu. Mums ir jāpasaka ticībā, un kā Bībelē pamatojums ir kāds, ka ja jūs būsiet iekš manis un es būšu iekš jums, ka visu, ko jūs lūdziet manā vārdā, to es jums došu visu. Un arī teica, lūdziet par valdniekiem, lai mēs mierīgi un klusu dzīvotu. Ja? Tā arī ir teikts, zināt. Un tad ir teikts arī tā, ka nostājieties stiprā ticībā pretīm sātanam un viņš aizmuks. Ka jūsu, teiksim tā, uzstāšanās ir pret ļauniem gariem, valdevšiem ļauniem gariem, kas ir padebešos, kas valda padebešos. Nu, un mēs zinām, ka sātans valda par visiem grēciniekiem, un viņš viņos ir iegājis iekšā, un lai tie grēcinieki nožēlot grēkus, tad Dievs pielaiž karus, ka masveidā notiek cilvēku grēcinieku iznīcināšana. Te neiet runa par svētiem, ja jūs esiet svēti, bet mums ir jālūdz par visiem pārējiem cilvēkiem, kas šobrīd nav izglābušies, kam draud viņu bērnu, mazbērnu iznīdēšana, iznīcināšana fiziska, tāpēc, ka viņi nav klausījuši Dievam un ka viņi turpina grēkot. Grēki ir dažādi, tas ir aprakstīts Bībelē, es par to tagad negribu iedziļināties, bet lūksim tagad par to, lai tad Dievs uzklausa mūsu lūkšanu, lai mums būtu iespēja šeit mierīgi dzīvot, kā rakstīts, lūdziet par valdniekiem, lai mēs šeit mierīgi dzīvotu. Un tāpat tās arī ticībā pasakiet kalnam šim, Bībelē teica ticībā, pasakiet kalnam šim, un viņš iebruks jūrā iekšā. Mums ir jāpasaka ticībā šim apstākļiem un šiem ļauniem gariem, kas tagad grib izmantot Latviju varbūt par placdarmu, kā es tagad saprotu, karam pret Krieviju, ka daudziem, kam ir daudz naudas, viņi grib varbūt to Krieviju sadalīt vai kā saka, atņemt to zemi, es nezinu tik smalki, negribu politikā tagad līst, bet no rezultātā cietīs, kā saka, visi, gan krievi, gan latvieši, gan ukraiņi, un gan baltkrievi, gan kristieši, jo kam tad ir vajadzīgs, kad ir karš. Un Bībelē teica, ka esiet miera radītāji, esiet par mieru, pret karu, pret ļaunumu, jo sātans ir atnācis, lai nokautu, lai apzaktu un iznīcinātu, apmānītu. Viņš ir melu tēvs. Un tie, kas muļķi šodien iet pie burviem, zīlniekiem, burās un uzticās sātanam, viņi ies par to ellē. Un viņi, kas dzīvo grēkos, kas klausa sātanam un ko sātans piemuļķo, viņi izraisa Dievu dusmas. Viņi ir, kā teikt, provokātori. Dieva acīs viņi provocē Dievu, lai Dievs izliet dusmas par šīm tautām, kur mēs arī dzīvojam, caur grēkiem, caur atklātu sodomiju, caur atklātu zakšanu vai kādu citu izvērtību. Un tā ir provokācija. Tā ir provokācija, jo visiem cilvēkiem ir jāpakļaujās Dievam, un Dievs ir atstājis Jēzu Kristu kā kungu. Un tāpēc lūksim par viņiem, lai sātans atstājās no šiem te valdītājiem, kas ir izdomājuši šos ļaunos darbus veikt mūsu reģionos. Te niet runa varbūt tikai pa Latviju, jo es domāju, ka Latvijas valdība ir diezgan, teiksim, saistīta ar citām varām, kas ir pasaulē. Par to es negribu tagad iedziļināties. Bet tāda informācija, protams, internetā ir, kam interesē, jo ir teicis, ka viss, kas ir slepenībā, tas viss nonāk gaismā.
Bet mūsu uzdevums kā kristiešiem un mans uzdevums kā šķērselniekam, kas ir uzņemts 3 dokumentālās filmās, un kam Dievs ir rādījis šos pravietiskos sapņus par to, kas gaida Latviju, ir pienākums pateikt jums un piesaukt jūs, lai jūs lūdziet Dievu tagad. Debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Jo teica, brēciet Dievu priekšā, Joela grāmata 2. nodaļa, brēciet un raudiet, un varbūt Dievs jūs uzklausīs. Un Jēkabs arī saka, savas sirdis satriekt ar satriektām sirdīm. Debesu Tēvs, uzklausi mūsu lūgšanu Jēzus Kristus vārdā. Salauz visu šo sātanu plānus pret mūsu bērniem, mazbērniem, pret šo tautu, pret šīm tautām, kas šeit dzīvo. Un ne tikai pret mūsu tautu, kaimiņu valstīs, tāpat Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā. Salauz visu sātana plānus, tāpat Polijā, lai nenotiek nekādas kari, ne badi, ne nacionālas katastrofas, ne izlaupīšanas, Jēzus Kristus vārdā, lai visi šie sātanistu un šo blēžu plāni, visu šo miljardieru plāni, kas grib iznīdēt šīs tautas, par ko mēs lūdzam tagad, par latviešiem, krieviem, par mūsu kaimiņu zemēm, par mūsu valsti, lai visi šie ļaunie nodomi, sātana nodomi, lai tavi sātana nodomi nepiepildās ar šiem cilvēkiem. Dievs dod aizsardzību šiem cilvēkiem, kam ir dota laicīgā vara, lai viņi var aizstāvēties pret visiem sātana plāniem un lai viņi var izjaukt visu šo sātana plānus. Un mēs izjaucam Jēzus Kristus vārdā, ka nekas nenotiksies no tā, ko tu sātani esi iecerējis šīs reģionos, lai visi tavu plāni sagrūst, lai nāk svētā gara uguns un dusmas par tevīm sātani, un lai viņš, Jēzus Kristus, mūsu kungs, ir kungs šīs teritorijās un par visiem, lai viņš atver acis un izved no tumsības, kas ir ar tumsības gariem apsēsti, lai notiek šeit masveida atbrīvošanās mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā no šiem tumsības gariem un no šiem tumsības spēkiem. Un lai mēs svētījam šo zemi mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai šeit nāk garīga atmoda, atsvabināšanās no vēlniem, no sataniem, no visādas ļaunuma, gariem apsēstiem cilvēkiem, lai viņi kļūst brīvi un lai viņi nepakļaujās vairāk satanam. Un mēs svētījam visus cilvēkus, kas lūdz Dievu, mēs viņus svētījam viņu ģimenes, mēs svētījam viņu bērnus, mazbērnus, mēs svētījam visus kristiešus, kas lūdz Tevi, debes Tēvs, šī brīdī, lai būtu miers un lai cilvēki neiet bojā, lai neiet uz elli, uz mūžīgām mocībām. Piedod, debes Tēvs, piedod visiem, piedod, kungs, piedod. Lai nāk Tavs asins apmazgā mūsu zemi. Tu esi izliejis par visiem asinis, Jēzu. Aleluja, slava Tev, slava un pateicība. Aleluja, bādā, keto pārāpātā, keto tuhatā, ketos, uratata, ketos, utota, ketos, uda faideken, urdaiken mullerdi, hušaidiken, tutu varda, husamantūra, šata, keto lahartes, ibarhasen zuigen, elehitas, urahasen, zigen, rehasen, urashate, ketas, urahasen, arahasen, gebentūra, kentura, šate, Daudziem šodien ir elles vārti atvērti, gebentūra šate regezus, hara šate ketus ora hatarhasen. Bīstieties to kungu. Halleluja, jums ir laika dots. Amen.